Manuprāt, nākamā paudze, lai gan varbūt ir grūti pat pateikt, kur ir tā nākamā paudze, bet paudze pēc manis ir noteikti gudrāka par mani. Ne tādā varbūt izpratnē, ka vairāk zina, jo ir ļoti grūti, ļoti jaunam uzzināt ļoti daudz, bet es domāju, dzīves gudrāka. Prot labāk ieraudzīt sevi dzīvē un prot arī labāk varbūt aizsargāties no dzīves. Prot vairāk domāt par to, kā sasniegt to, ko pašam gribas vai pašai gribas. Es domāju, ka mums visiem ir patiesībā ļoti daudz un vienlaikus katram sava atmiņa par Intu, katram sava lieta, ko mēs katrs aiznesīsim un kas īstenībā būs mums līdz vēl daudz gadus. Vienam tie ir semināri, otram tās ir konsultācijas un tas, kā Inta vadīja viņa darbus. Trešajam tie ir viņas smiekli gaitenī. Vēl kādam citam tā ir viņas pašas ceptā maize un vakar pie uguns, kur viņas lauku mājās. Man droši vien tas pēdējais visvairāk. Kad es veidoju Baltijas pētnieciskā žurnālistikas centru un tikko atbraucu atpakaļ no mācībām Amerikā, meklēju tādu atbalstu cilvēkus, redzēju tur telpas, kur, piemēram, tādu centru ierīkot un tā. Ja pārsvarā daudziem cilvēkiem bija tā attieksme, ka tas jau grūti, Latvijā to nevarēs izdarīt, tad Inta bija no tiem cilvēkiem, kas uzreiz teica, jā, protams, ko tev vajag, telpas, labi, būs, cik tev vajag galdus, krēslus, jā, šitā telpa mums ir ļoti labi. Viņi uzreiz visu nokārtoja, viss bija iespējams. Es pēc ilga laika atgriezos augstskolā un tieši viņas spēja man noticēt, lika man noticēt arī pašam sev. Konsultācijas notika pat Intas lauku mājās, rakstot savu darbu pie viņas annās, rakstot darbu un malkojot vīnu. Patiešām tas ir iespējams tikai Intas vadība. Bet tas, kā viņa runāja, tas, kā telpa vienkārši dzirkstīja viņai apkārt, jo man liekas, kad viņa ienāca telpā, vienmēr tā telpa tā kā pilnīgi piepildījās ar viņas enerģiju, ar viņas zināšanām, ar viņas entuziasmu. Viņa runāja tā, ka es sapratu, man jānāk šeit studēt. Komentārs par premjeru salīdzināšanām bija laba blefošana, ja, jo vienkārši Latvijā nepastāv tāda vēlēšana sistēma, ja, ko cilvēkiem piedāvāja, ja, bet tā bija laba blefošana, cilvēki sadalījās, nopozicionējās, tā bija laba blefošana. Mums notika nevis lekcijas lielajā auditorijā, bet pie viņas kabinetā. Tad viņi vienmēr mūs sagaidīja ar tādu lielu pīta grozu, kurā bija krūzīts iekšā un teikanu, kur viņi sauc par trumuli. Un mēs vēl ķiķinājām, ka tāds jocīgs nosaukums, jo man viens kursbiedrs nezināja, ka teikanas mēdz saukt par trumuļiem. Tad mēs kopā ar vēl pasniedzēju smējāmies kā tā. Es atceros, vienreiz viņai vasaras brīvdienās zvanīju un precizēju kaut kādu kūkas recepti, jo viņa prata cept, bet gatavot izcilu tiramisu bez mascarpone. Bakalaurā viņa vienkārši neveltīja laiku tiem, kuri neveltīja laiku viņai. Un tad, kad viņa saprata, ka ir palikuši tie, kas ir gatavi veltīt laiku un savu un sevi viņai, tad viņa arī to pašu deva apakaļ. Kaut kad vasarā viņa bija atbraukusi uz fakultāti, mēs bijām ar kaut kādu studentu piebraukuši arī pie fakultātes stāvvietā, un mēs sēdējām mašīnā, un tieši Inta nāca ārā no fakultātes, grasījās kāpt savā baltajā Nissan Juke. Viņa brauc, man liekas, ka to mašīnu kāds dēvē vēl pa balto gulbi. Un es atceros, es tā pateicu, pagaid pasveicināšu, izkāpu ārā, pateicu, labdien! Pamāja roku, viņa tā, labdien. Un tas, kā viņa man paliks atmiņā, līdzīgi kā tādā filmas nobeigumā, ka viņa iekāpj savā baltajā Nissan Juke, izbrauc ārā no stāvvietas un aizbrauc. To, kāds līderis bija Inta Brikše, droši vien pārspēt varētu tikai Dumbledors no Harry Potter, jo Inta bija ne tikai izcils administrators un lielisks profesors. Pats galvenais, manuprāt, viņā bija tas, cik cilvēcīgi viņa visu darīja. Viņas darba spējas un vēlme paveikt universitātes labā pārsniedza pašas universitātes spējas. Universitāte vienkārši nebija gatava viņas enerģijai, viņas plāniem un visu to, ko viņa
vienkārši varēja izdarīt un paveikt. Brikše bija autoritāte, bet tajā pašā laikā nedaudz biedz visiem studentiem, jo bija tāda ārprāts. Viņa ir viena no tām, kurai ir jāiztur, lai šo fakultāti pabeigtu patiesībā. Inta bija ne tikai lieliska dekāne un profesore, bet arī lieliska māte saviem dēliem. Un vēl man būtu ļoti nozīmīgs un šis rokas spiediens tieši no viņas, jo iespēja studēt sev tik ļoti interesējošo nozari ir arī ļoti lielā mērā tieši Intas Brikšes nopelns, jo viņa ir ļoti nozīmīga persona šīs fakultātes dibināšanā. Inta bija tās cilvēks, kas uzticējās jauniešiem, studentiem, kuriem varbūt nebija vēl tā pieredze, bet viņa zināja, viņa redzēja, ka jauniem deg acis. Un, protams, sociāla zinātņu fakultātes garie gaitiņi vienmēr bija piepildīti ar viņa skaļiem smiekliem. Tas ir tas, kas patiešām visi to atcerēsies un nevarēs aizmirst. Viņa, protams, paralēli savam izcilajam prātam un tam, ka viņa ir vienkārši profesionāli visaugstākajā līmenī, priekš manis viņa vienkārši ir ļoti mīļa pasniedzēja un cilvēks, kas ir tāds cilvēcīguma un cilvēku mīlestības paraugs. Labākais apliecinājums tam, kāda bija Inta un kādas bija studijas pie viņas, ir tas, cik daudz cilvēku pēc tam grib strādāt un grib atgriezties šeit vienalga kādā formā. Ja Inta man tic, tad noteikti es esmu vērtīgs, es kaut ko varu izdarīt. Galvenais, ko es vēlētos paņemt no Intas Brikšes, ir tas cilvēcīgums visā, kas tiek darīts. Tādas personības, kas aiz sevi ir atstājuši tik ļoti daudz nozīmīgu lietu un tik ļoti daudz, ko tiešām padarījušas, tādi cilvēki jau tik vienkārši neaiziet. Es sapratu, ka no cilvēkiem, kas ir Intai pateicīgi, nāk ārā tik daudz gaismas, ka pietiktu vienas Latvijas pilsētas apgaismošanai droši vien vairākas ziemas. Viens kaut kāds tāds mierinājums, kā Dievs paņem pie sevis tos cilvēkus, kuri kaut ko ir paveikuši pārdabisku un neiespējamo. Jo, protams, jau, ka nekas nebeidzās un viss turpinās, bet, protams, ka tiem, kas būs pēc viņas fakultātē, ir tas ļoti liels izaicinājums to darbu turpināt un darīt to labi. Tas, man liekas, ko mums, kā viņas studentiem, pilnīgi noteikti ir jādara. Mums ir viņai tas jādod atpakaļ un jādod tādā ziņā, ka mums ir jāturpina viņas iesāktais, mums ir jāceļ, jābūvē aizvien augstāk un aizvien labāk viņas fakultāte, jo tas ir tikai turpinot fakultāti, mēs varam turpināt Intu. Un man šķiet, ka tas vien, ka viņas aiziešana visus tik ļoti šokēja, laikam liecina par to, ka ir nodzīvots bagātīgs mūžs un ka viņa ir atstājusi pozitīvu nospiedumu tik daudz cilvēku dzīvēs, ka tas vien ir svinēšanas vērts.